0-0 pret Ventspili sastāvā izmaiņas, bet kopējā spēle tāda pati disciplīna, it kā nekas nemainījās, vai ne? Nu, pamainījām taktiku šodien. Un man ir prieks, ka visi pie tā pieturējās. Katrs izdarīja savu darbu, varbūt tur bija mazliet kļūdiņas kādam, bet, nu, principā katrs izpildījām vienkārši taktisku uzdevumu, ko treneris mums uzlika. Un tāpēc arī 0-0 ir priekš mums labs rezultāts izbraukumā par čempionu. Mēs esam ieguvēji, es domāju, punktu. 3 reizes pēc kārtas 0, kas ir tas tajā pamatā galvenais? Treneris varbūt kaut ko ir izmaiņas spēlē? Es domāju, ka tā jau vairāk tā koncentrācija. Tagad viņš ievedis to, ka mēs koncentrējamies vairāk. Nav tādi viegli goli, ko mēs atvedam paši, vai vienkārši koncentrācija, vienmēr sakot. Pastāstīt mazliet par to savu pozīciju iepriekšējās spēlēs, kad tu spēlē principā viens pa labo malu. Kāds varbūt tam ir uzdevums un mērķis, un kāpēc varbūt tā ir noticis? Nu, treneris vienkārši izmanto manas tās, varbūt, kā viņš redz labākās spējas, kad es varu tās 90 minūtes pa to malu skriet tur papakaļ, un kāpēc to neizmantot? Kaut ko vairāk ielikt cilvēks, un pagaidām es tiek galā, tad problēmas nav. Nākamā spēle pret Jūrmalu, kā tur ar koncentrēšanos nebūs problēmas? Nevar ar viņiem neko saprast īsti. Koncentrēšanos varbūt nebūs, bet jūtās, ka bišķi nogurums jau ir visiem. Arī šodien pirmajā puslaikā tāds smagnēji bišķīt izskatījāmies. Bet galvenais tagad ir uztaisīt šito rehabilitāciju, tagad uz tām 3 dienām vai cik 4 sākam līdz spēlē. Un tad būs viss kārtībā. Tas mērķis jaunais 3. vieta arī sasniedzams izskatās? Ir sasniedzams, bet nebūs tā, ka pasaka 3. vieta, un tas tā vienkārši būs grūti to izdarīt, bet mēs ejam uz to. Labi, paldies. Paldies.